Tā Elīna tad ir tā meitene, kas izdomāja, ka Rīgā nav apavu normālu. Un pati sāk taisīt, bet man liekas, ka tev nebija nekādas priekšzināšanas apavu ražošanā. Tev pat nebija tā, ka ģimenē neviens kurpnieks neko. Tu vienkārši paņēmi, izdomāji, uzzīmēji un tad meklēji kurpnieku, kas to var realizēt. Jā. Pasaulē, cik es esmu redzējis šādus veikalus, viņi skaitās ļoti, ļoti smalki un ārkārtīgi dārgi. Un tur viņi pat ir tik dārgi, ka cenu nekad neraksta. Nē, mums ir cena. Cena ir. Šobrīd ir atlaide. Tātad šitai kurpei, kurpei. Šobrīd ir 268 eiro. Jā, bet ko tu garantē ar to, ka tu visu mūžu dod mūžu garantiju viņam? Nu, praktiski jau tā arī ir tā mūža garantija, jo visi tie mūsu klienti, tas mūsu klientu loks Rīgā, viņi ir tādi lojālie klienti, kuri beigās arī visu to apkopi un remontu nes pie mums, un mēs viņus visus sejā pazīstam, un nav tā, ka tur var, kaut kas tur, mums ir veikali Japānā, kas mums regulāri iepērk, un tad mums ir viens ļoti labs veikals Nīderlandē. Un tad mums katru gadu, bet pa bišķiņam arī kaut kas Maskavā notiek, bet tā minimāli pavisam. Un tad vienkārši... Tas tavs mērķis, kur tu šauj? Mērķis ir vienkārši interesanti dzīvot un radoši attīstīties un augt. Un tas ir, es domāju, tam ir jābūt pašai saknei un nav mērķis tur. Vai ne, atvērt veikalus vai vēl. Tas viss notiks. Būt nenormāli bagātai tev nav mērķis? Nē, nenormāli bagātai. Nē. Man liekas, tā lielākā bagātība ir mūsdienās, ka tu vari piepildīt dzīvot dzīvi un ka tev pietiek tam laiks arī patiesībā. Skaisti! Nu tā kā mēs domājam, apmēram tā mēs arī daram. Labi, mēs ejam tālāk. Paldies!